Šī video mēs apskatīsim week 7 lab songs. Tad šī uzdevumā mums faktiski ir 8 faili, kuros mēs rakstīsim kodu, šabloniņi mums nav doti, un atbilžu fails, kur mums jāieraksta mūsu viedoklis par to, ka mēs esam redzējuši datus. Mums ir dots songs.db, kurš ir nedaudz tā kā savādāks fails, nekā mēs esam iepriekš lietojuši. Tas ir datubāzes fails, kas satur tabulas un tās datus. Lai apskatītos, kā ir uzbūvēta tabula, mēs rakstīsim SQLite 3 atstarpe un songs.db. Tas mums atvērs, kā adreses vietā mums ir rakstīts SQLite, nevis mūsu adresīti, tātad mēs esam atvēruši to daļu terminālu, kas var strādāt ar datubāzēm un ar konkrēto datubāzi jau sadarbojas, un mēs varam uzrakstīt .schema. Tādā veidā mēs uzzināsim, ar kādām komandām ir izveidota konkrētā datubāze. Šo te informāciju mēs varam nokopēt un šī pat mapītē izveidot failu, kur to saglabāt. Tas ir kā špikeris mums, kur atrodas kāda informācija, lai atlasot no datubāzes mēs varētu pareizi uzrakstīt. Lai termināli atgrieztu mums pierastajā stāvoklī, ir jānospiež Ctrl+D. Attiecīgi sāksim ar pirmo uzdevumu, kur mēs pamēģināsim jau pieprasīt informāciju. Pašā pirmajā uzdevumā mums ir prasīts nosaukt visas dziesmas, kas ir iekš šīs datubāzes, tātad tikai nosaukumu. Jebkurš pieprasījums datubāzē mums sastāvēs no select, tas, ko mēs vēlamies atrast, from, tabulas nosaukums. Ar laiku mums parādīsies papildus vārdiņi, kā piemēram where, order by, left join un tam līdzīgi. Šī gadījumā tātad mēs gribam select, name, dziesmas nosaukumu, from, tabulas songs. Attiecīgi, ja mēs šo te skriptu gribēsim palaist, mums būs nepieciešama nedaudz garāka komanda, cut, faila nosaukums, vertikāla līnija un datu avots. Tas mums ļaus palaist konkrēto failu. Un tad mums izvedās, protams, visas rindas, kas tur ir. Šī gadījumā tabula nav milzīga, līdz ar to mēs varam izvadīt pilnīgi visus datus. Ja tabula būs pa lielu terminālim, tad būs redzamas tikai pēdējās rindiņas. Viņš izvadīs, protams, visas, tas aizņems laiciņu, būs jāpagaida. Tādos gadījumos parasti izmanto vienkārši rindiņu saskaitīšanu, lai zinātu, vai ir atbilstošs apjoms. Mūsu nākamais pieprasījums grib, lai mēs pasakam visas dziesmas, sakārtojot pēc tempa. Tātad select, name, from, songs. Tas, ka mēs vēlamies sakārtot pēc kāda parametra, nenozīmē, ka mums obligāti šis parametrs ir jāiekļauj izvēlētajās kolonnās, ko mēs attēlosim. Lai kārtotu lietas, ir komanda order by un izvēlamies tātad tempo. Šī gadījumā, lai palaistu, mēs paņemam to pašu komandu un samainam faila nosaukumu. Faktiski tātad mēs esam jau izpildījuši divus uzdevumus. Viens bija vienkārši izvadīt nosaukums, otrs bija pēc tempa. Līdz ar to mēs varam pamēģināt jau check 50 un paskatīties, vai mūsu faili ir veiksmīgi. Jo šī uzdevumā check 50 pārbauda katra faila rezultātu, ne tik ļoti kā kodu, kas ir iekšā. Tai pašā laikā ir vēl joprojām vēlams ievērot labo stilu. Stils, kur mēs rakstam katru rindiņu ar komandu sākumā un tad visu, ko mēs izvēlamies, ir parasti labais stils. Šī gadījumā CS50 kursā mums ir paredzēts, ka mēs izmantojam vēl nedaudz precīzāku variantu, ka mēs katru lietu, ko mēs izvēlamies, ar atkāpīt rakstam nākamajā rindā. Šis ir paredzēts, lai uzlabotu lasāmību garākiem pieprasījumiem. Attiecīgi ķersimies pie trešā. Tad mums ir nepieciešami nosaukumi top 5 dziesmām dilstošā kārtībā pēc garuma. Tātad mums ir jāizved tikai nosaukumi, tad mēs rakstam atkal select name,
from songs. Tālāk mums vajadzētu sakārtot, kas ir order by. Un mums ir prasīts pēc garuma. Tad skatāmies, vai garums mums rakstās tāpat kā uzdevumā. Nē, mums ir duration milliseconds. Lai būtu dilsošā secībā, mums ir jāpierakst vēl klāt dests. Un lai būtu tikai 5, tad ir limit 5. Attiecīgi varēsim palaist atkal kodiņu, samainot komandā vienu ciparu, un redzam, ka ieguvām 5 dziesmas. Pamēģināsim 4. 4. mums ir jāizvēlās dziesmas, kurām konkrēti parametri ir lielāki par 0,75. Līdz ar to select name from songs where. Un tagad skatāmies parametrus. Tātad danceability jābūt lielākam par 0,75 and, dažreiz labāks stils būtu rakstīt ar lieliem burtiem, and energy lielāks par 0,75 and valence lielāks par 0,75. Nu, pamēģināsim atlasīt, un pēc šī būtu labi arī pārbaudīt, vai mums ir sanācis viss pareizi. Turklāt ir jāpaskatās, vai mums ir paredzēts viņus sakārtot. Šī gadījumā mums nav prasīts sakārtot, ir vienkārši visas dziesmas, kas atbilst šim te kritērijam. Esam veiksmīgi izpildījuši pirmos 4. Tālāk mums ir nepieciešams atgriezt vidējo enerģētiskumu visām dziesmām, kas nozīmē, ka mums būs viena kolona, viena šūna. Select AVG energy. AVG tātad nozīmē average. Un varam uzreiz to arī palaist. Tad redzam, mums sanāk decimāla daļskaitlis ar diezgan daudz skaitļiem aiz komatu. 6. Visas dziesmas, kurām autors ir Post Malone un nav nekādu kritēriju kārtošanai. Tātad select name from songs. Tik tālu mēs zinām, bet mums ir jāpievieno tabula artist, lai varētu atfiltrēt pēc mākslinieka vārda. Tādiem gadījumiem mums ir join komanda, kas pievieno pie vienas tabulas citu tabulu. Šī gadījumā mēs izmantosim left join, norādam tabulu, on ir savienojums, tātad viss, kas ir kreisajā pusē, tas tiks salīdzināts ar to, kas ir ieliekams labajā pusē, un kur abi dati sakrīt, tā būs tā informācija, kas mums vairs paliks. Tātad pie songs mums ir artist ID, un pie artists mums ir ID. Tad šī gadījumā pamanām, ka pie vieniem no datiem es pierakstīju priekšā tabulas nosaukumu un .id. Tas ir tāpēc, ka mums arī ID lauks ir songs. Tad lauciņi, kuri atkārtojas starp tabulām, viņiem obligāti ir jānorāda, kura tabula ir īstā, no kuras ņemt informāciju. Attiecīgi šī mirklī mums ir tikai savienots. Mums ir nepieciešams arī pateikt filtru, tātad where artists .name vienāds ar mums jau doto. Tas, par ko būtu tagad jāuzmanās, ka ja es sāku filtrēt pēc name, un faktiski man šeit teikts name, un es pievienoju artistu, kuram arī ir name, tad iekš select man ir arī jāpasaka, kurš name man interesē. Tas, kurš ir pie songs. Attiecīgi palaidīsim šo te failu. Tā, visdrīzāk ir kļūda. Jā, te ir atstāts apostrofs. Nu jau dabūnam arī dziesmas.
Attiecīgi atkal varam pārbaudīt, un mums būs paveikti jau vēl 2 uzdevumi. Mums paliek vairāk tikai 2 uzdevumi. Tātad nākamais ir jānosaka enerģētiskums dziesmām, kuru autors ir Drake. Attiecīgi atvērsim nākamo failu. Select, AVG, Energy, from songs, left join, lai pievienotu informāciju par māksliniekiem, songs artist ID vienāds ar artists ID. Tad labais stils paredzēt, ka tomēr mēs joinos norādām, kurš ir no kurienes, lai nebūtu nekādu pārpratumu par to, no kurienes nāk informācija, pat ja lauciņi neatkārtojas. Un where artists name vienāds ar Drake. Attiecīgi rezultātā mums ir jāsanāk tikai vienai vērtībai. Un tad pēdējais uzdevums pirms ķerties pie atbildēm mums ir noteikt, kurām dziesmām ir iekšā vārdiņš featuring. Tātad, kuras ir sadarbības dziesmas. Select, name, from songs, un tas ir iekš nosaukums dziesmai. Līdz ar to mēs rakstam where, name vienāds ar. Mēs nevaram rakstīt vienkārši ar featuring, tāpēc, ka tad mums meklēs, kur ir tikai, bet mēs varam ielikt wildcard, tātad simbolu, kas aizstāja citu simbolu vai simbolus. Šī gadījumā mēs izmantosim procentzīmi, lai apzīmētu, ka mums ir garāks tekstiņš nekā viens simbols. Tad ir tas teksta gabals, ko mēs zinām, un atkal procentzīmu, lai pateikt, ka beigās vēl kaut kas varētu arī būt tur rakstīts. Attiecīgi šo te palaižot, mums rodās jautājums, ka šeit nebūs vienādības zīme. Ja mēs rakstīsim vienādības zīmi, tad viņš mēģina strikti salīdzināt, un tad parādās jautājums par simbolu skaitu un vispārējo. Tāpēc mēs šeit rakstīsim vārdu like, līdzīgs. Tātad viņam ir jābūt līdzīgam. Un tādā gadījumā mēs dabūsim arī mūsu atbildi. Attiecīgi pēdējais, kas mums ir palicis, ir atbildēt uz jautājumiem par to, kāda ir attiecīgās datubāzes autora mūzika un kas varētu būt savādāk.